Čau visiem! Ir pagājis kāds mēnesis, kopš pēdējās reizes, kad es filmēju kaut kā esmu. Tīri tāpēc, kad darās visādi pavasara darbi, tur ābeles jāapgriež, jāsamēslo viss. Un, jā, šis te bija tāds projektīšs, ko es gribēju pabeigt pirms stārķi ierodas. Tad, respektīvi, kompostu kaudze apakšā. Nu, no siltumnīcas tur vai no apkārtējā dārza, tad, lai nav jānes kaut kur uz to kompostu kaudzi, tad te varēs. Un tad stārķis, viņš diezgan piecūko visu. Respektīvi, apdirš apkārt visu šo laukumu, kur var redzēt, kur zāle neauga. Un gribējām uztaisīt tādu kā jumtiņu. No tā, kas bija, un tas aizņēma diezgan daudz laika, kamēr izdomājām, kā taisīs materiāli arī. Pilnīgi viss kaut kas, tāpēc tas nepadarīs visu vieglāku, visu sarežģīja, jo materiāliem dažādi biezumi. Jā, te kaut kāda izvirzījuma, citos tur ir iezāģējumi tā. Bet kopumā, jā, arī krāsošana aizņem savu laiku. Es ļoti ceru, ka šie vīteņa augi tagad varēs normālāk augt, jo pirms tam viņi apdega un nezinu, vai viņi ir izdzīvojuši vai nav. Darbs, ko es gribu darīt, ir pabeigt rančai šo te, jo es gribu aizvērt ciet visu šo. Uztaisīt tā zemes līmeni, izlīdzināt traktoru, pasaukt. Līdz ar to man pirmie darbi būtu tā kā sākt visu, lai traktors var iebraukt, izrakt man šo te ārā, kas tas ir ceriņš agrākais. Tad tas šos te betona caurules kaut kur jānoliek. Un lai izrok šos te divus ārā, es neatceros, kurš bija ceriņš, kurš bija kaut kas cits. Respektīvi, krūmu man jāizrok ārā. Un tas, jā, ar rokām tas būtu vairāk stundu darbs, līdz ar to traktors te noteikti būs vajadzīgs. Pie reizes viņš varētu, nu varbūt, es nezinu, kā tā zeme, cik mīkst un kā. Bet jā. Kopumā tā, bet neku man tur grāvī nomirs vienots suns. Tagad man jāgaida, kad atbrauks pazvanīt tur veterināriem dienestam, viņi iedama kaut numuru un tur atbrauks šodien savāks viņu. Testēs uz šo te trakumsērku un tā. Tāpēc neaiztikšu kādu laiku, tur neiešu. Negribu dabūt kaut kā tādas drazas. Tas īsumā pa šo visu, kas te noticis, neizskatīja nekas tāds. Gaidu siltāku laiku, lai tur sāktu apdares dēļas ņemt nost un tā. Ja visu prasa laiku, un kaut kāds laiks baigi atpazūt. Jā, tātad, ko es šitiem darīšu, es tagad izlasīšu labākos un gribu uztaisīt tādu bunduļu turētāju, tikai saliekot šos te kopā. Tātad izrakšu šīs te dienziedus vai īsti nezinu kas, kaut kādas puķis vai tās izrakšu ārā, es aizstādīšu tās pie bišu stropiem, jo vienkārši te nāks būdarbu virsū un mēs, ja ne traktors viņas iznīcinās, tad vismaz es točnu viņas nosteigāšu. Nu, esam atbraukuši.
līdz, jā, bišu dravai. Laikam tā to pareizi saka. Jāapskatās. Laikam bitēm drusku pa augstu tagad. Ārā ir nullīt. Drusku esam patīrījuši, un tad jā, šitos tad rudenī vai kad ņems. Bet jāizdomā, kur iestādīt. It kā nekas daudz nav. Iestādījām, tikai aplējām. Drusku piekārtoju tos stropus. Bet, nu, pamazām tā drava sāk veidoties. Tagad, ja noķeršu jaunas spiedz, tad, nu, šis būs pirmais, kas iet, un tad es nopirkšu arī Latvijas stāvu stropu. Es tam varbūt pats uztaisīšu. Bet jā, šos stropus vedu šito te nolikšu pie upes. Un šito te es pārtaisīšu. Viņš pats pirmais, ko es pirms jau 8 gadiem taisīju. Ko 18. gadā sāku taisīt, nezinu. Un tad, jā, visu laiku tik uzlabots, nu cik uzlabots, nu tā. Cik es tur 11 gados mācēju, tik ar taisīju pēc amerikāņu standartiem, bet, nu, nekam nedara tie amerikāņu standarti. Izdomāju ielikt vadi, priekš siltumnīcas, priekš bunduļa. Izdomāju, ka jāieliek ar rozeti. Un vadi tagad ir dārgi. Labi, tas mazākais, bet man tieši bija šāds te vads mantots. Es viņu biju kaut kur no kurienes dabūjis. Viņš man mētājās, īsti vados negrib nodot, viņam arī nekas tur nav. Īsti nesaprotu, viņš milimetrs vai pusots, varbūt 2,5. Jā, jau pats mazākais, kas ir milimetrs gan jau. Bet, respektīvi, tā jau viņš iet, viss iet. Man te, nu, nekas baigi kilovats nevajag. Ja nu kādu reizi kaut kādas gaismiņas vai ko ielikt. To pašu motorzāģi arī var. Es jau viņu nedragāju visu laiku pa 20 sekundēm. Man liekas, tas pusotrinieks varētu būt te jau normāli. Vienīgi problēma, ka viņam ir 3 vietās viņš pārauc. Pirmo vietu es noņēmu nost, bet otru tieši pa vidam. Un, jā, līdz ar to sanāk, kad jālabo. Viņi jau tur bija salabojuši ar izolēni, bet, nu, ja es roku zemē iekšā, tad es negribu ar izolēni. Taisīšu gan visus 3 ar šitādiem, šito izolēni arī pa virsu un vēl pa virsu to kausējamo. Bet, nu jā, vispirms es sataisīšu šo te pāciņu ciet. Pēc tam nokrāsošu brūnu. Skatīsimies zilā izolēni, tā vienmēr ir laba lieta, ne? Šis varētu būt arī padomju laiku vads, jo te nekur nav rakstīts ražošanas datums un izmērs. Tā kā, vai arī tas ir pirms kaut kādiem Eiropas standartiem. Es domāju, ka viņi būs vienkārši savienojuši, satinuši kopā viņi. Bet izolēni labi uzlīmēti. Tam iepriekšējiem savienojumam nebija tik labi uzlīmēti.
nezinu, cerams, kad būs labs savienojums. Nu, vēl ielikšu gofrā. Man te kādu laiku neko nedarīšu. Tīri tāpēc, kad man jāierok nedēļas laikā viss, kas man vajadzīgs šeit. Respektīvi, tad man būs 20. laikam vai 25. laikam es caurulu polietilēns. Gribu te ievilkt. Paralēli jau šis vats gofrā. Un tā gofra monolīta, nu izņemot pašu sākumu, bet to es tā kā arī ar vairākām kārtām izolēns notaisīju. Teorētiski tur nevajadzētu būt ūdenim iekšā. Vismaz kamēr gofra ir dzīva. Nav tā melnā gofra. Jā, melnā būtu izturīgāka, bet es domāju, šī pati arī būs pietiekami stingra. Nu jā, viņi tā, te traktori nebrauks. Vienīgais traktors, kas te brauks, būs tad, kad raks ciet. Bet es domāju, tad būs arī viss ok. Jā, tagad tīri laižu ūdeni, lai pirmkārt jāiztecina man no dziļurbuma ik pa laikam. Otrkārt jāredz tas slīpums, vai ūdens notek vai ne, pirms slieku tos. Jo man sanāk tā, ka visticamāk tā gofra paliks te. Jāskatās man no tā staba, kā būs vistaisnāk ievilkt vadu. Un tad es arī atstāšu tajā vietā gofru. Un arī te nāks, visticamāk šādi te nāks lietas noteks no tā stūra, no šitā stūra. Tajā stūrī ies uz jau ierakto, pirms pāris gadiem ierakts. Un jā, tā kā kaut kāda šajā darba, kas baigi daudz laika aizņem tās, varbūt daudz teiks, ka es naudu esmu iztērējis priekš gofras un vispār priekš kam čakarēties. Var arī pagrindinātāju aizvilkt, nu, tipa jā, bet te pašā laikā es šo ar domu daru, kad uz 10 plus gadiem. Jo šāds te vats man ir 10 cm dziļumā, ierakts uz vairākām vietām šajā teritorijā, tā kā, un viņš vēl darbojas.
dziļumu esmu izracis. Te pāris saknes no tās ķiršu. Vēl mums atrūdējuši. Nu labi, tas tā sīkums salīdzinoši. Tagad, nu jau vēls, arī spēki nav neko tālāk darīt. Rītā padziļināšu vēl pa vienu lāpstu, un tad jau ieklāšu gan šito caurulu, gofru, gan polietilēnu caurulu. Un tad jāskatās, te jāstājas viss, tie būgruži jāpavāc malā. Skaļķi tas apmetums. Te grūti pateikt, te, ka viņš te dabū mitrumu, te viņš paliek pa smiltīm, te jau it kā viss normāli. Jā, ielikšu šo te caurulu. Izdomājām te. Nelikšu divas tās caurules. Bija doma te likt un te, bet domāju, priekš kam šito te. Ja laidīs, tad te var vienkārši ielaist zālē iekšā, jo tad tas jumta laukums ir ļoti niecīgs. Tā te ies vienkārši viena lielā tekna un iekšā. Tā 7x7 jumts. Tas ir no tejienes līdz tejienai, bet nu jāņem vairāk, jo te jau vēl 3 stūrītes nāk. Un... Jā, nu labi, tad jau to redzēs. Es kurā gadījumā sūtīšu 2 paletes. Izdomāju tomēr tā, labi, kamēr vēl laba cena, jo tagad tā naftas cena ir pacēlusies krietni. Un līdz ar to, man liekas, viss būs dārgāks, cements, viss, tāpēc ņemšu arī betonu, visu to. Ne betonu, bet cementu un... Jā. Labi. Tad tiekamies jau rīt. Savienojām. Te nebija padomājis, es biju domājis, ka te korķi uzliks, bet jā, man vajag uzmalu. Un nekas nav te uz vietas. Un tā ir, ka nepadomā kārtīgi. Respektīvi, te es uzlikšu plasmas maisu vai ko, jo nākotnē te papilnās. Ok? Un tagad jāizdomā, ko bērt. Kā drenējošo materiālu. Vai to pašu granti. Grants tagad ļoti dārgi, man piedāvāja pa 360 eiro mašīnu. Un tas ar piegādi, man liekas, tas ir dārgi. Jo pirms 2 gadiem es pa 210 mašīnu pilnu fūri ar piegādi. Nu, tā kā es nezinu, labāk atstāšu betonēšanai. Un labi, sataisīšu tālāk un te jau redzēšu.
tagad situācija tāda, kad, jā, atstāšu te neko, jo, nu jā, kā teica, te traktors ķipa raks ārā, un visticamāk sabojās kaut ko. Tās, šits, lai paliek, tā ir papildus drenāža, varbūt strādās, varbūt nestrādās, vienalga par to. Un, jā, pēc līmeņa esmu uzdabūjuši tos 2%, 2,5%. Nezinu kā, viņš kaut kur gan jau sēdīsies, bet, nu, es domāju tāpatās kaut kas jau aizies. Nezinu, kā pareizi būtu šķembām un vēl viena ģeotekstila. Man te ir tāds maisījums. Un smiltis, grants un kaut kāda keramika, visādi būgruļi. Tagad ritināšu ārā cauruli un gofru. Un tad bērs vēl vienu virsū drusku smilts. Un tad, es nezinu, vēl drenējošo slāni. Redzēs. Nezinu, kā šito te attaisīt pareizi. Tātad šāda man izsās ceļš līdz bitēm. Nu jā, zābaka cauri. 14. marts. Un jā, var redzēt, kāds ir ūdens līmenis. Baigi savā... Nē, es neatceros, kad te kaut kas būtu bijis. Pa šo jā, bet pa to, kad te upe uztaisīs pilnīgi diversiju. Un te viss būtu ūdenī, nu, tik traki. Varbūt nav bijis pēdējo pāris gadu laikā. Jā, nu parasti līdz tejienai kaut kur iet. Bet nu nav bijis tā, ka grāvis ir bijis tik pilns un tā. Nu, labi, tas tā kā normāli pie pavasara. Vienkārši tā baigi neierast, kad pat nevar tikt īsti ar šiem zābakiem līdz tejienai. Labi. Pasīšos, kā bitēm iet. Kāpēc te nevējojas jautājums man? Bītis kaut ko dara.
Nē, es īši vienīgi gribu pasīties, vai viņam ēst ir. Jā, viņas baigā grib dzīvot, negrib.